Tad kāpēc jūs izdomājat saglabāt tad Baltijas jūru? Tāda ļoti liela problēma? Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka es dzīvoju pie jūras, esmu no Liepājas un tā, teiksim, man ikdiena mans mājas, es katru dienu gandrīz pie jūras. Es redzu, ka tas galu ārā ne tikai citos atkritumus, bet pudeles, kaut kāds no kuģiem striķus un vecus tīklus, bet arī ļoti liels daudzums gaļu, un katru gadu aizvien viņas vairākas skalot ārā. Man, teiksim, tā radās tā pašam sev jautājums. Es neesmu biologs, es nezinu, kas tas viss ir. Radās jautājums, no kā viņas, kur viņas, kāpēc daudz rodās. Tad es vērsos pie Pasaules dabas fonda gudriem cilvēkiem, kuri man sāk stāstīt tās visas lietas, ka jā, jūra tiešām ir ļoti piesārņota. Viņi ir piesārņoti ne tikai ar atkritumiem, kas ir redzami, bet viņi piesārņojās no lauksaimniecības zemēm ar, teiksim, barības vielām, kas paliek pāri, ko neizmanto augi. Nu, teiksim, kad nomēslo, teiksim, labības lauku, paliek pāri. Nu, nav daudz saimniecības darbības, bet ir arī ne tikai pie mums, notiek, visās valstīs ap Baltijas jūru. Jūs zināt, ka šo vasaru notika Baltijas jūras monitorings? Jūs piedalījāt? Monitorings? Nē, es nepiedalos. Jūs domājat par to pudeļu vākšanu? Nē, bija tad ar kājām, tad visi kāja no robežas. Jā. Es zinu, ka tas bija. Diemžēl man bija citi pasākumi, kuros man bija jāpiedalās, jo tā ir cita kampaņa, kuras sīkāk nezinu to. Jūs piedalījāties ļoti labi. No kurienes jūs esat no Rīgas? No Rīgas, jā. Bolderājs, jā? Nē, Te jūs pat, teiksim, jums līdz jūrai arī kādu stundu vismaz jābūt. Jā, būtu ļoti problematiski mums. Nekā, mēģināsim kaut. Bolderā ir ļoti fantastiska vieta, viņa zila paragu piestiprība.